Vai tu esi redzējis kaķi ar zemu pašapziņu? Man liekas, kaķiem ir ļoti labas pašapziņas, un ja viņi rakstītu, tad viņu T burta šķērsvītra būtu augstāk nekā blakus esošie burti. Katrā ziņā tieši krustpunkta vieta, kur šķērsvītra krustojās ar kātiņu. Bet, ja nu tomēr kaķītim gadās zema pašapziņa, tad tā krustpunkta vieta ir ļoti daudz spalvu. Jā, bet tad tā krustpunkta vieta ir ļoti zemāk nekā blakus esošais burts. Un ko es domāju ar augstu pašapziņu? Ļoti bieži cilvēki domā, ka augsta pašapziņa un ticība sev ir tad, kad viņi tic, ka viņiem viss izdosies. Un tad sanāk tā, ja kaut kas neizdodas, tad ir vienkārši pakaļ, ja? Tad visas pašapziņas sabrūk, un es jau zināju, ka man nekas nesanāks, un ko es te vispār sacerējos, un visādas tam līdzīgas domas. Bet pašvērtējums, pašapziņa, ticība sev nav par to, ka tev vienmēr viss veiksies un izdosies. Tas ir par to, ka tu paļaujies uz sevi, ka tu tiksi galā ar visu, kas nāk tavā dzīvē. Gan veiksmīgās lietas, gan neveiksmīgās lietas. Tu tiksi galā ar to situāciju. Un tu, kā teikt, spēcīgi turies uz savām kājām. Kaķis jau arī, kad lec lejā, viņš tur nedomā, kas tur lejā būs par batutu, kas viņu noturēs. Viņš paļaujas uz savām ķepām, un viņš vienmēr krīt uz ķepām. Vai putni, kuri sēž uz koka zariem, viņi jau nedomā, ka tas zars nelūzīs. Ja zars lūzīs, viņi lidos un paļaujas uz saviem spārniem. Kā ir ar tavu pašapziņu?